Jau pavisam drīz Ādažu vidusskolā durvis vērs jaunā izremontētā Ādažu vidusskolas observatorija, kuras remontdarbos savu roku pielika arī veloklubs Ādažu Velo. Teiksiet, darbiņš padarīts, bet 21. maijā mēs turpinam un atkal jūs aicinām uz velosvētkiem Ādažos. Būs iespēja arī uzkāpt observatorijā apskatīt izdarīto. Bet, lai tiktu uz bezmaksas ekskursiju, vispirms būs jāņem dalība Ādažu Velo rīkotajos velosvētkos. Uz zvaigznēm Ādažos 3 dārguma meklētāji. Šogad esam parūpējušies par gandrīz visiem. Būs interesanti gan sportistiem, kas varēs doties 50 km garajā distancē. Būs interesanti ģimenēm un tautas klasei. Būs pat mazajiem velobraucējiem speciāla piedzīvojuma trase, kur varēs doties ceļojumā ar velosipēdu. Šeit pat starta vietā, kur darbību sāksim jau no 10:00, katram ādažniekam būs iespēja uzstādīt ādažu rekordu dažādās disciplīnās, kas saistītas ar velosipēdu. Un pat, ja jums nav velosipēds, mēs jums tādu iedosim, lai varat šo distanci veikt. Balvas būs visiem! Kurš ir mans ričuks? Bet lielāko balvu mēs sagādāsim visi kopīgi Ādažu vidusskolas skolēniem, jo šogad ziedojuma mērķis ir jaunu velostatīvu izveidi pie Ādažu vidusskolas. Kā ierasts, arī šajos svētkos mēs apbalvosim komandas, kuras būs tērpušās visatbilstošāk tēmai uz zvaigznēm Ādažos 3. Bet jaunums šogad būs īpašā bērnu trase, kurā bērni līdz 7 gadu vecumam kopā ar pavadoni varēs doties neaizmirstamā piedzīvojumā. Pačukstēšu, ka ēzelīts Ijā svinēšot dzimšanas dienu. 21. maijā velosvētki Ādažos. Tiekamies jau 10 no rīta šeit pie Ādažu vidusskolas. Būs skaista mūzika, būs silta zupa, būs interesantas distances, kurās doties ar velosipēdu. Reģistrācija jau sākusies, un starp komandām, kas būs pieteikušās pirms pasākuma, izlozēsim dāvankarti no ZZK veselu 100 eiro apmērā. Sākam trenēties un tiekamies! Visu pārējo informāciju sīki un smalki par distancēm, par laikiem, par dalībnieku skaitu un visu pārējo atradīsiet mūsu Facebook lapā, ierakstot Ādaži Velo. Tiekamies! Dalības maksa nav jāmaksā. Ziedojumu!